Šis darbs ir pilnīgi nenormāls, un to nedara riktīgi cilvēki. Pirmo malārijas testu, kur vislielākās tās aizdomas ir, un viņš atnāk negatīvs, bet ne tāpēc, ka viņš ir negatīvs, bet tāpēc, ka testam derīguma termiņš beidzies, to jūs ņirgājieties. Mēs kaut kur tālumā tās skaņas dzirdam, bet jebkurā gadījumā tas liekas tāli. Un tad bija tas mirklis, ka mēs stāvam augšā, kokos ir tie lemūri, un ka viņi sāka bļaut. Tu nevari izstāstīt, kā teica Vendija, to sajūtu, bet tad, kad tu pieeji tam kokam klāt, tā miza man atgādināja pirmkārt milzīgu ziloņu kāju. Noteikti jāredzoja Indijas okeāns. Jā, par šo mēs parunāsim. Likām kājām, nošmulētām mutēm, sacos Lienu vēl saka, tev skolā nav jābūt, līdz kā viņš saparastu, vai ne? Reizi mēnesī mēs tiksimies raidierakstā, Travelbiz raidierakstā Sajust pasauli. Šī ir pirmā epizode, kurā mēs runāsim par Madagaskaru, par ceļojumu, kas mainīs šķiet mūs visus šeit esošos un arī tos, kas ir aiz kadra kaut kur šobrīd. Noteikti. Apburošās, brīnišķīgās, sirsnīgās, drosmīgās. Man ir patiesas prieks šajā pirmajā raidierakstā būt kopā ar patiešām divām brīnišķīgām ceļotājām, kuras arī esmu iepazinusi kā Travelbiz ceļotājas, bet patiesībā jūs abas vairs sen nesat tikai Travelbiz ceļotājas, bet man ļoti mīļi un tuvi cilvēki. Un brīnišķīgā Maija. Daudz man māca, daudz visu kaut ko man iestāsta. Un mana visstiprākā sieviete, kas vien var būt Latvijā, ja ne puspasaulē, Vendija. Pirmais temats vai pirmā epizode, par ko mēs runāsim, būs Madagaskara. Un, ja godīgi, es droši vien nevaru iedomāties divas foršākas dāmas, un tā kā divas cilvēkus vispār, ar kuriem šeit šobrīd sēdēt. Tās esat jūs. Kāpēc pirmais raidieraksts vai pirmā epizode ir par Madagaskaru? Tādēļ, ka es domāju, ka arī manā 13 gadu tādā ceļošanas pieredzē laikam Madagaskara iemācīja visvairāk. Neskatoties uz to, ka arī šobrīd Travelbiz mājaslapā šķiet ir 103 dažādi ceļojumi pieejami, bet tieši Madagaskara. Nu, lūk, Maija, Vendija, es esmu Lotte. Un mēs šodien sāksim pirmo epizodi, kas aizies brīnišķīgajā vēsturē tieši ar Madagaskaru. Atgriežamies lidostā Rīga. Vai patiesībā atgriežamies varbūt tajās sajūtās. Es atceros, ka es kaut kur skrēju, braucu, un tu man zvanīji, redzēji telefonā, ka tu man esi zvanījis, un es zināju, ka es tevi satikšu tā kā šajā grupā. Un es tev neatbildēju, jo kā vienmēr nebija laika. Un es saprotu, ka mums katram bija savas pārdomas pirms šī ceļojuma. Kas bija tā tava sajūta pirms Madagaskaras, pirms mēs satikāmies lidostā Rīga? Tas bija tāds dīvains, kā es vispār nokļuvu tur. Tas bija tā ar pirkstu iebakstīju, un es sapratu, kad parādījās tas pieteikums, ka var pieteikties. Es vienkārši sapratu, ka es gribu uz turieni nokļūt. Kāpēc? Absolūti nebija skaidrs. Un pirms pašu brauciena tu man vakar lūdzu padomāt, šodien padomāt. Es padomāju un sapratu, ka galvenais un svarīgākais laikam bija lieta, par ko domāt, ir bailes. Par savām bailēm. Bailes, kas mūs visus vada, mūs visus krata, tracina un ar kurām mums ir jāiemācās sadzīvot un saprast savas bailes un visu. Un tad šis vārds bailes tiešām bija tāds noteicošs man pirms brauciena. Jo likās, ka viss dzīve ir apstājusies, kad es nekā nesaprotu, kas man tagad ir jāpotē, kas man ir jādara, jo tas man bija pirmais ceļojums uz Āfriku, tik tālu uz tādām valstīm, un iestājās pamatīgs stress, iestājās pilnīgi nonesa jumtu, likās nothings, man neko nevajag, es neko negribu vienā brīdī, jāpat ar puņķiem un asarām, kā es stāstīju, bet tad nāca kaut kāds tāds pilnīgs miers pēkšņi, un es sapratu, ka man nekas nav jādara. Kad ir jāļauj visam notikties, un tas, kas būs to, ko vajadzēs izdarīt, pieteicos šim braucienam. Jā, es sapratu, ka ir jāiedzer kaut kādas zāles, bet kaut kas jānopērk līdzi, kaut kāds nodrošinājums, bet tās milzīgās, kaut kādas nezināmās bailes man bija pazudušas. Bet tās pirmais ir pirms ceļojuma bailes. Jā. Kā tu nokļuvi Madagaskaras grupā? Pavisam nejauši, jo es pat neplānoju braukt uz Madagaskaru, ja godīgi. Tad, kad es uzzināju par šo galamērķi Travelbiz mājaslapā, tad tur vieta nemaz nebija, jau martā tas bija. Kaut gan brauciens bija novembrī. Un es biju ieplānojusi citu braucienu rudenī, savu dāvanu uz savu dzimšanas dienu, kurš pajuku.
Un tad es domāju, jāatver Travelbiz ceļojuma katalogs un jāpastāsta, ko viņš piedāvā. Un tajos datumos kaut ko. Skatos Madagaskaru vienu vietu. Kāds bija atteicies? No, tā ir zīme, man jābrauc. Es pieteicos, un tad, kad atnāca tas pieteikums, tad sajūta bija, man nebija bail, es neraudāju, bet bija tāda interesanta sajūta. Tāda ar tādu pietāti, ar tādu bijību un piesardzību. Nebija to, es braucu uz Madagaskaru, es atpūtīšos, es tur sauļošos, es tur ēdīšu un priecāšos. Nē, bija tā ļoti, ļoti, ļoti piesardzīga sajūta. Afrikā es biju bijusi, es esmu bijis Centrāla Afrikā, tāda nojausma par to, kāda var iztīties realitātē, man bija. Bet ja godīgi, šis ir ļoti jocīgi, jo ir braukts daudz kur un ir vestas grupas tiešām uz dažādām pasaules valstīm. Bet es atceros, ka arī man pašai man ir šī iespēja, tā kā, ja es nevēlos nedoties ceļojumā ar grupu un ir iespēja ielikt kolēģis, un es zinu, ka es par Madagaskaru domājot, es tiešām domāju, ka es ielikšu vai nu vienu otru vai tur kādu kolēģi. Ar to domu, ka es īsti nevaru. Es nezinu, kas bija savukārt manā galvā sastājies, bet es ar sevi ļoti cienījos. Bet tā ideja par to, ka tu tur būsi Maija, vai es domāju, Vendija, man stiprā sieviete, viņa būs, viņa man izvilks, pat ja es miršu, viņa man izvilks. Liekas jocīgi, kāpēc mēs kaut kur braucam un baidamies, bet tas nākamais arī stāsts. Atceros, kad mēs bijām lidostā, jūs jau tur pa vienam nākat. Un viens pāris kavējās, viņi ienāca pēdējā viņa cēsanie, kur viņi kaut kā saka, kas ir, mēs tik daudz ceļojam, kāpēc mēs nevaram savākties, ka vēl vakarā viņi bija gribējuši rakstīt, ka viņi īsti nebrauks un kas tur vēl noticis. Un es stāvēju tajā lidostā un domāju, kas šeit notiek, kāpēc tā sajūta ir kopumā tik traka, jo pārstrājot brauc ceļojumā, tas ir forši tā kā reizi. Jā, par tām pirmām sajūtām, vai jūs atceraties to pirmo mirkli, ka mēs ierodamies Tanā, ka mēs to mūsu busiņu ieraugam, kas pēc bitītes izskatījās ar visām šūnām. Atceraties kaut kādas pirmās sajūtas? Tieši lidostā, nē, bet es atceros, man tāds pirmā tāda sajūta, kad pirmā pieturvieta no lidostas uz viesnīcu, ka mūs jau ved. Un tad mēs šoferītis piestāja pie lielveikala, kas patiesībā bija ļoti, ļoti moderns lielveikals ar modernām mašīnām blakus un viss. Un tāds tā kā divas nesaistītas lietas, un pēkšņi nezinu, no kurienes parādās tie bērniņi pie tā autobusa. Plikām kājām, nošmulētām mutēm. Es atceros, Liena vēl saka, tev skolā nav jābūt, līdz kā viņš saparastu, vai ne? Un tas bija tas pirmais. Viņi nezino, kurienes viņi mūs sajūta, viņi mūs redzēja, un mēs neapzinājāmies, ka tas ir tikai sākums. Viņi mūs pēc tam pavadīja visu atlikušo braucienu visur un daudz to bērnu. Jā. Un tas bija mans tāds pirmais bērni. Jā. Bērni, kas ubago, kas prasa naudu, mēs viņam konfektus iedevām. Jā, tā bija mūsu pirmā noruna, bet tas arī attiecās uz citiem galamērķiem, kur mēs braucam. Tāpat ir Maroka, mēs bērniem nedodam naudu. Tāpēc, ka, man liekas, tas nav, tā kā vispār ceļošanā tas nav īsti pareizi. Tu esi pārkāpt, protams, pirmo reizi pie veikala un dabūji. Es Maiņai teicu, ka tā nevajag darīt, bērniem nevajag dot naudu, bet tā ir man pārliecība. Jā, ne tieši tā, es absolūti neprotestēju, es tikai pieņēmu šo tavu noteikumu un turpmākajā laikā es tā arī darīju, jā. Bet nē, man atmiņā vairāk pat lidost palika, jo tas bija diezgan liels šoks iebraukt tajā, ieiet lidostā, un es tā neumulīgi jutos. Es jutos neumulīgi mainot to naudu, jo bija jāmaina nauda un tā lielā nauda, un man kaut kā gribējās pazust, jo visa tā ņemšanās un darīšanās ap to naudu un visu to bija tik šausmīgi neumulīgi. Es ļoti slikti jutos. Es slikti jutos gan saņemot to lielo naudu, kaut gan nemaz tik lielu mēs neizmainījām, ja vienkārši tur tā valūta ir pavisam. Mēs bijām miljonāri. Jā, vienā sekundē bijām grausti miljonāris. Un visas tās acis es pilnīgi sajūtu, kā viņas ir pielipušas, teiksim, un tas tāda baigi gribējās ātrāk ārā no turienes prom to naudu, kabatā visu ātri nopērkam telefons, visu tur samaksājam un ejam ātrāk, un tad jau, kad es ieraudzīju to busiņu, tad jau likās, paldies Dievam, tāds maidīgs puisis priekšā un busiņš, un tad jau bija tā. Paldies, bet atcerieties tās krāsainās banknotes? Jā. Kas tur bija putniņi, vārdīte, kas vēl bija? Jā, tās man arī palika uz plauktiņa. Antra toreiz visas. Ļoti krāsains, ļoti skaists. Jo atcerieties, tas galvenais noteikums arī, ko mums teica un ko mēs sakām, ka no Madagaskaras naudu ārā izvest nedrīkst. Bet man šeit katrs no mums kaut kur kādu vienu banknotu iebāza. Man arī ir izvesta maza naudiņa. Tev arī ir? Kolekcionēju.
Tā kā mēs ļoti skaisti naudiņi, izradām. ļoti skaisti, ļoti krāsaini, ļoti tādi, bet, maz Jā, nevar. viņš ir kā suvenīrs. Man no katras valsts ir. Jā. Ja vēl tā padomā par jūsu priekšstatiem, kaut kādi vidēji bija jums, kur jūs braucat, kā tā Madagaskara būs viena lieta, ka varbūt lasīta programma, redzētas bildes, bet tomēr tā sajūta, ar kādu jūs braucāt, uz kurien jūs braucat, un ko jūs tur beigās ieraudzījāt, vai bija kaut kas no tā cerētā un gaidītā un domātā? Tu jau man pazīsti, Lien, ja, kad es mēģinu un es mācos vēl aizvien bez lielām cerībām, bez lielām gaidīšanām. Es pat neizlasu programmu nekad, jo viņi zina, ka es vienkārši braucu. Es braucu un pasargāju sevi no tām vilšanām, acīm redzot kaut kādam, jo es netaisu nekādas iedomas, nebūvēju neko, ko es varētu redzēt. Tieši tāpēc arī braucu uz Madagaskaru, un man bija jautājums, kāpēc uz turieni braucu. Droši vien, ka ceļojuma laikā un pēc tam es dabūju atbildu uz šo jautājumu. Vai bija tas, ko es gaidīju? Es domāju, ka jā. Jā, tik daudz, cik es varēju savā prātā atrast kaut ko par tādu tālu zemi, es domāju, ka es saņēmu, jā. Bet es bez tādām lielām kaut kādām gaidām vai cerībām vai domām, es parasti mēģinu to nedarīt. Es, piemēram, zināju, ka šausmīgi gribu redzēt baobabus. Es baobabus esmu redzējis citās Āfrikas valstīs, bet man liekas, ka man vienmēr ir baobabi, un arī nākamreiz, kas būšu, man interesē, man tiešām ļoti patīk baobabi. Lemūriņi arī, protams. Kā brauks uz Madagaskaru? Brauksim uz Madagaskaru. Es nevaru. Man bija noteikti jāredz Indijas okeāns. Jā, par šo mēs parunāsim. Jā, noteikti. Indijas okeānu parunāsim. Jā, un baobabi, lemūri. Jā. Es ļoti līdzīgi Maijai. Man nav tā, es tagad darīšu to, ēdīšu to, braukšu tur, skatīšos to. Nē, es tā ļaujos. Un tāpēc man arī ļoti, es zinu, ka daudziem man nepatīk braukt grupu braucienos, bet man ļoti patīk braukt grupu braucienos, tāpēc, kad es varu nedomāt. Katrs dar savu darbu, es atpūšos. Grupu vadītāji strādā, mums atpūtina, domā, lai mums notiek. Jā, bet noteikti tas bija savādāks brauciens, jā. Noteikti. Jā, viennozīmīgi sajūta līmenī, tas bija, pēc sajūtām es braucu uz kaut ko citu, jā. Labi, cilvēki. Ja tagad jums būtu jāiedomājas mūsu ceļojums, cilvēki, ar ko mēs satikāmies, varbūt ir kāds viena konkrēta seja, kas ir acu priekšā. Es, piemēram, šobrīd nevaru nedomāt tās nokrāsotās sejas, kur, man liekas, mango viņas visas tās sievietes tirgoja. Vienkārši tā bilde pat, man liekas, mums ir kaut kur grupā palikusi, kur vienkārši ir tā baltā seja ar mango. Jā. Varbūt vēl, kādi... Man ir šausmīgi jauki tur, kur mēs gājām uz vanilīnu, kur audzēja, vanilīnas vārdstus. Tur tāda maza, visiem tiem bērniem ir fantastisks tā seņa. Bet tur bija meitenīte ar zilām, gaišām acīm un ar tādu smaidu. Man liekas, ka tā seņa man stāv. Un tad vēl tas kungs, kas taisīja, kur mēs nopirkām tās figūriņas, kas taisīja tās mozaīkas. Man tas kungs ir šausmīgi palicis. Viņš bija tāds visu mūžu, viņam bija pār 80. 35 gadus. Viņš no koka veidoja mozaīkas, pieskaņojot katru dabīgo koku, ja, tur tādas bildes. Un tas, kā viņš to darīja, es varēju stāvēt un vērot tos viņas seju, cik viņš bija tāds. Papildinot māju par cilvēkiem, mēs saprotam, ka mēs bijām no 5. nabadzīgākā valsts pasaulē Madagaskara. Bet šie cilvēki, cik bija skaistas sejas, cik bija skaisti cilvēki, cik bija skaisti bērni. Es nezinu, varbūt, ja mēs lietojam vārdu cilvēkam skaisti, tie ir ļoti, ļoti skaisti cilvēki. Es to meitenīti arī atceros. Bet, jā, tev. Kamēr Vendija domā, man prātā, zinu, ko es stāstāju. Gideons, tieši tā, Vendija, klausies, Gideons, mūsu vietējais draugs. Tātad, Tuģu. Sākumā mēs uzrunājam par Tojojo, jo mēs nezinājām, ka viņi sauc Tuģu, bet ideja tāda. Tātad mēs esam pirmajā kaut kādā naktsmītnē, ja mums ir vakariņas, vai mēs gaidām vakariņas un atnāk Toģo, viņš, protams, redz, no Eiropa ir atbrauks gala beigās visas tādas dāmas un kungi. Viņš sāk stāstīt, ka nedaudz mugura sāp, nedaudz tā kā kakls krekšķis nāk. Un viņš tā, un tur arī kāda no mūsu ceļotājiem uzreiz, man ir tādas zālītes, tev kaklam, tev tam pret sāpēm, un šis tikai ņem ar visas ripas un visu, kā saka, ēd. Beigās viņš saka, mugura savilkta. Es saku, nē, mums jau arī masieris ir.
Un Vendija arī, protams, saka, viss ejam uz kušeti, es tevi izmasēšu. Bet kamēr tu viņu tur uz tās kušetes masē, tikmēr viņš kaut kā iedomājies, mēs laikam smējāmies par to, ka mēs esam mediķu grupa no Latvijas. Nu, ka mums ir masiera, mums ir galvenais ārsts, vai ne? Mums bija no cēsiem galvenais ārsts, un tur bija arī māsa. Jā, mums ir galvenais grāmatveris, nu, respektīvi. Un tu biji vecākā māsa. Jā, vecākā māsa. Tā kā ir atbrauks vesela mediķu komanda uz Madagaskaru, nu, un puisis arī liekās uz kušetes, Vendija kārtīgi viņu izmasē. Paiet 2., 3., 4. diena. Viņš bija tik vīlies, ka viņš uzzināja, ka mēs neesam mediķi no Latvijas. Šarlatāni saprauku. Bet viņam palīdzēja. Domspēks. Viņš savu būs humoru īsti nesaprata. Labi, bet tev vēl cilvēki, kādi bija cilvēki? Nu, tie mūsu tuvākie, jā. Es kaut kā nepalika tie cilvēki sejas, bet mūsu gids un mūsu šoferītis, kurš vienmēr tāds ieturēts, inteliģents, droši vien arī valodas barjeras dēļ, bet viņa tādi forši cilvēki. Un mums tas gids ar savu interesantu humoru izjūt arī. Jā, jo gāja dienas, jo viņš vairāk atvērās. Jā. Tas gan, bet runājot par to vaniļas saimniecību, vēl arī par cilvēkiem runājot, ka mēs satikām dažādus cilvēkus un, protams, arī kaut kāds viņa izglītības līmenis, kuram tur ir augstāks, kuram zemāks. Bet tā pati sieviete, kas veido šo kopienu, kur viņa audzēja vaniļu, kur viņa darbā piesaista šīs sievietes, vai nu vientuļās sievietes, vai mammas ar bērniem, kur vīru nav. Un tā ideja par to, ka šādā veidā tā naudiņa, arī ko mēs tur pēc tam pirkām, vienalga tās vaniļas pakstes vai tās garšvielas, ka šī naudiņa aiziet šīm sievietēm. Un nākamais arī šī problēma, par ko Madagaskarā nevar nerunāt, ir šo pašu pēdējo baobabu izciršana vai lietus mežu izciršana, kuros dzīvo tie nabaga pēdējie lemūri. Un viņi teica, ka šādā veidā viņi vismaz tic, ka viņi paši par šīm problēmām savā valstī var runāt un tā kā kaut ko darīt. Varbūt vēl kaut kādas situācijas, sarunas, kas ir palikušas atmiņā. Nu, man ļoti patīk mūsu 2 gidi, kas mūs veda pa dienu, lietus mežā iekšā un pēc tam pa nakti mēs gājām. Kristofs, es pat Tie bija atceros. fantastiski. Tas vecais kungs, arī tas man ir palicis atmiņā, jo mēs diezgan ilgu laiku gājām kopā. Un, protams, mums arī ir šīs barjeras, valodas barjeri, ja, bet es saprotu, ka tā ir tāda staigājoša aptieka. Staigājoša aptieka, jo viņš katrai zālītei, katrai lapiņai, katram kokam tik daudz, cik viņš varēja angliski, un cik es sapratu, ja, viņš atrada katrai kaitei kaut kādu, ja, apbrīnojam, ļoti, ļoti dziļi kaut kāda tāda, ar visu to, ka varbūt neizglītots un viss, bet kaut kas ļoti, ļoti tāds, pamatīgs iekšā tam cilvēkam bija. Arī tas jaunais puisis, kas mūs ved un kā viņi atrod tos dzīvniekus, ja, un mēs tiešām daudz redzējām, ļoti daudz lemūrus, ja, un mums parādīja, ļoti skaists vietas un lietas, ja, tur dažs labs gan uzrāvās uz nepatikšanām. Tas konteksts tam ir tas, ka mēs redzējām, mēs piedzīvojām ļoti daudz dabas. Mūs aizveda uz vietu, kur ir īsti lietus meži. Mums bija šī iespēja gan dienā, gan naktī kopā ar vietējiem cilvēkiem iet mežā. Protams, man tā nakts pastaiga, kur mēs atgriezāmies naktī ar lukturīšiem un kur viss kaut kur mēs domājam, ka putnečivini īstenībā tās bija vardes. Tur entais skaits varžu, bet tu esi mežā un tev liekas, ka čivina putnu. Viņi saka, nē, tās ir vardes. Bet tā sajūta, ka tā kā bērnībā tu ej pa to mežu, mēs meklējam kaut kādas vardes, kaut kādas lemūras, kaut kādas acis, kas spīd kaut kāda tauriņa. Skaties, un tur šitāds, tumsā šitāds. Jo tas piedzīvojums īstenībā bija milzīgs. Man liekas, tā dabas klātbūtne, kāda bija, tā bija milzīga. Dienā, protams, arī es neaizmirsīšu māju, protams, bet arī tas ir par mums cilvēkiem. Es neatceros, protams, visus tos nosaukumus tiem lemūriem brīnišķīgajiem, bet es atceros to dienu, kad mūs ieved mežā, un mēs redzam, man liekas, tur bija zelta lemūri, un tad bija tie... Indri. Un viņš stāsta par to, ka tie lemūri viens otru brīdinot, viņi sāk tā kā signalizēt, sasaukties, un mēs kaut kur tālumā tās skaņas dzirdam, bet jebkurā gadījumā tas liekas tāli. Un tad bija tas mirklis, ka mēs stāvam augšā kokos ir tie lemūri, un ka viņi sāka bļaut. Viņi tiešām sāka bļaut. Un tad tas mirklis, es paskatos uz Maiju. Mājai vienkārši birst asaras, un es īstenībā saprotu, ko Maija šajā brīdī jūt, jo tas bija kaut kas vienkārši pilnīgi traks un maģisks. Un tajā pašā laikā iet garām kāda sieviete, es nezinu, vai no mūsu grupas, droši vien, ka no mūsu grupas, un viņi smējās. Un es tikai zinu, ka es to mirkli mēģināju tā kā apstādināt, kā tas ir, kad vienā pusē man viens cilvēks tiešām līdz sirds dziļumiem to izdzīvoja, tā kā viņam birst asaras, un otrs iet par to smējās. Bet jā, šī dabas būšana gan dienā, gan naktī, ko mēs piedzīvojām, pilnīgi noteikti bija kaut kas
skaists. Un tie tiešām tie cilvēki, kas cilvēki, pastāstīja par tiem katriem visiem augiem, kur viņi atrada tos mazos visā tajā tumsā naktī, kā viņi zināja, kur tās vardas gulēs un kur tie hameleoni būs. Tā kā mistika pilnīga. Tas jau viņa dzīvesveids, viņi ar to dzīvo. Nu jā, bet redz, salīdzinot Tas ir viņu mājas. Jā, vienkārši salīdzinot par cilvēkiem mūs aizved, pēc tam mēs gājām vēl vienā pastaigā, jā, un tur absolūti nenoķēra to cilvēku emociju. Tur arī dāma un ar viņu ļoti, zinošu un visu kā. Ja tā zinātniski jau viņi visu pastāstīja, bet tur nebija iekšā dvēseles. Es par to, jā, ka tieši tas cilvēciskais moments, kad ir ļoti daudz tādu ļoti, ļoti jauku atvērtu un foršu cilvēku, tur, ko tu sajūti. Ja mēs par tām emocijām, tavas asaras, dziļi aizkustinošās. Mums jau vairākas reizes bija tās acis slapjā vietā. Tur viņā jau vairāk nekā vajag reizēm. Kas mums aizkustināja vēl līdz sirdsapziņai Madagaskarā? Man ir tāda viena ļoti, ļoti spilgta atmiņa. Pat ne ar kādu konkrētu notikumu, ar to vietu vairāk. Un tās sajūtas, ko es toreiz, manuprāt, to arī. Tā bija tas zvejnieku ciematiņš Betānija. Tad, kad mēs tur nokļuvām ar laivām, tur tāpat aiziet nevar. Mēs tur pārcēlāmies, un tad mūs sagaidīja visi ciemu bērni. Tur es redzēju, principā, tikai vīrieši, un tos ciemu bērnus. Tie bija tie 30. Un, kad viņi tev atnāk apkārt, apķerās 3-4 pie katras rokas, ir tā it kā bērni, bet tev tā bailīgi tā sajūta, vai ne? Tu nesaproti, kur tu esi nokļūs. Apkārt ir zils tas okeāns, balts smilts, spilgts saule, viss, tu neko nesaproti. Un tagad mēs ejam, un es atceros, Liena man ieteica, kurš mūs apēdīs. Mums varbūt kaut kas aiz stūra uguns, kur kāds korina, vai ne? Nelāp, tas bija humors, bet tā sajūta bija tik ļoti tāda jocīga. Bet tie bērniņi visi viņi tādi kā dadzīši tev tur pieķērušies, un es nevaru aprakstīt to dīvaino sajūtu. Un tad, kad mēs braucām prom, tad Liena palūdza, tur bija tā sieviete, kas bija to seju. Es gribēju to bildi, jā, es viņai palūdzu. Jā, to seju nosmērējis no kokartiem ar to uzsais pulverīt, lai neapdag tā seju. Un tad Liena saka, vai drīkst nofotografēt, es prasu, meitenei prasa, man nedaudz tās franču valodas zināšanas ir. Un viņa saka, jā, par mazu dāvaniņu. Un tad mēs tā kā nofotografējam, un Liena iedod to naudiņu, kas mūsu izpratnē galīgi nav daudz. Tie bija 20,000, kas ir 4 eiro mūsu naudiņā. Un tad es apraudājos, jo es redzēju tās sievietes emocijas. Atceries, kā viņa dejo, viņa lec, viņa bija divanu deju, vēdera deja, viņa bija priecīga. Varbūt, ka, es nezinu, tas cilvēks mūžā tādu naudu nebija redzējis, es nezinu. Un tad ir tā salīdzināšana, vai ne, kas vienam ir kaut kas ļoti, tas otram varbūt nekas tāds īpašs nav, bet jā, tā sajūta. Bet man bija tā, ka es īstenībā gribēju no turienes projām, man bija kaut kā, ka es nevaru Bet tu saproti, man liekas, arī ceļojumos ļoti bieži ir tā, ka mēs ceļojam, mēs nokļūstam kādā vietā, un mēs apzināmies, mēs noķeram to sajūtu, ka mēs jau šeit esam, mēs esam ceļojumā, bet vienalga rīt vai parīt vai pēc nedēļas mēs būsim mājās. Mēs saprotam, ka mēs esam ceļojumā, bet ļoti bieži nākās domāt par to, vai sev uzdot jautājumu, vai es šeit varētu dzīvot, vai es šeit gribētu dzīvot. Un pilnīgi noteikti Madagaskara es nekādā veidā nevaru iedomāties, kas tur varētu dzīvot. Kaut gan par to pašu Betānijas salu domājot, mums pēc tam ar Māju bija gara nakts priekšā un plašas diskusijas, jo Betānijas sala bija arī mana satikšanās ar meitenīti, kas tiešām bija meitenīti, jo tā mana vārgā sirds uz bērniem, ka man patīk visi bērni. Es kaut kā biju ļoti, ņemot vērā, ka Madagaskara, kā mums teica, ir bērnu sala, bērnu valsts, tāpēc, ka ļoti, ļoti liels procents ar bērniem tieši. Un es kaut kā biju sev iestāstījis, ka es tos bērnus sev klāt nelaidīšu, ka es uz viņiem neskatīšos, ka es tā kā tiešām ļoti norobežošos, lai sevi pasargātu no šī visa. Un tā pati laimīga, nelaimīgā Betānijas sala, kur mēs izkāpjam un tiešām tur skrien bērnu muģeklis, vienkārši pretim viņi skrien, viņi kaut ko jau no tevis gaida. Un tā, man liekas, arī bija tieši tā diena, mēs jau tur končus bijām paspējuši visiem izdaiļāt. Man liekas, mēs tur aizbraucām paši. Mums bija dažas. Mums īsti pat nebija laikam tiem bērniem, ko dot. Un tad es atceros, ka es vienu brīdi tikai eju un pēkšņi jūtu, ka man rokā ieķerās kaut kas slapjš un silts. Un es paskatos, tur ir mazas meitenītes roka manā saujā. Tiešām silta, tiešām sasvīdusi un vēl ar smiltīm sabražāta. Un es tajā brīdī tā kā no sākuma es gribēju noparināties. Un tā siltā roka pieķerās klāt. Un tad es atceros, ka es jums prasīju, nav kādai končs kaut ko iedot, vismaz lai tā kā. Un končums nekā nebija, mēs bijām izdēļājušas.
Protams, tas meitenītes stāsts laikam, nu tā sajūta, ko tu teici, mēs aizbraucām tur ar mistiskām laivām. Tad mēs jau no tā gala, kur mēs bijām, mūs aizveda ar tādām īpašām laivām. Un es atceros, ka mēs tur bijām izdzīvojušās, un mēs gājām atpakaļ. Mēs vēl bijām uztaisījuši mūsu brīnišķīgo video satiecis Travelbīs Baltūrā. Un tad mēs gājām uz laivām. Un es atceros to mazo meitenīti, kas mani līdz pašām beigām pavadīja. Es jau iekāpu tajā laivā. Un tur bija tie garie stieņi, kur tie vīrieši ieķerās un viņi aizstumj mūs tajā ūdenī. Un es atceros to mazo bērnu, kurš vienkārši pieķerās pie tā stieņa, un viņi stumj man tajā ūdenī, un viņi skatās acīs, un viņai sāk birt asaras. Un tas bija, man liekas, viens no tiem arī mirkļiem, kad es salūzu tajā ceļojumā, jo sabruka pilnīgi viss, ko es sev biju sastāstījis, ko es nedarīšu. Bet šis arī bija tas stāsts, par ko mēs ar Maiju pēc tam, kur es nevarēju norimties. Jo es tikai vēlāk, jau esot tajā laivā un esot atpakaļ mūsu pilsētā, kur mums bija naktsmājas, visu laiku domāju, kā es neuzprasīju viņai vārdu vai viņas vecāku vārdu, ka man ļoti gribējās palīdzēt. Un tas ir tas nākamais stāsts, par ko es vispār šogad daudz esmu domājis par tādu sociāli atbildīgu turismu, jo arī šis bija ceļojums. Es zinu, kā jūs to jutāt, bet arī tas tavs stāsts, ko tu teici, kas gribēja bildu, mēs tā kā jautājām, vai drīkst uzbildēt, jo man ļoti nepatika būt Madagaskarā, un man ļoti, es esmu tā, kas parasti ākstās un saka, Maiņa, laižam laivā, pareizi, un tad es visu filmēju, un tevi arī, bet Madagaskara radīja tik milzīgu pietāti, man bija kauns šos cilvēkus filmēt, man bija, tā kā nevis kauns, bet jā, žēl, es nevarēju pacelt kameru, es nevarēju viņus vienkārši bildēt un filmēt, man bija ļoti, ļoti nērti, un tāpēc arī tās pāris bildes, ko vajadzēja, es arī toreiz Vendī palīdzēju, un bija tas stāsts, vai es drīkstu jūs nobildēt, jo zināju, ka man teorētiski to bildi vajag vienam materiālam. Bet tā sajūta par šiem cilvēkiem, un atcerieties, mūs par vazām sauca. Vazas Baltie cilvēki ieradušies Madagaskarā. Un to sajūtu par tām vazām, ka gāja dienas, ka mēs sēdējām pašas tajā savā autobusā. Un brīžā likās, ka mēs esam tiešām tādi apskates objekti. Ka mēs braucām. Bijām arī. Īstenībā bijām arī tāds buss ar, es nezinu, cik mēs tur bijām. Jā, uz mums skatījās. Un tad liekas arī, kurā brīdī tā pasaule tā kā riņķī sagriezusies, ka tu tā kā brauc skatīties, bet tu beigās esi nokļūst uz, kur skatās. Jā, man tāda sajūta bija visu laiku. Visu ceļojumu laiku, un es arī neuztaisīju nevienu bildi. Man tas likās nepieņemami šos cilvēkus fotografēt. Un, ja neredz, jā, bet ja viņi tā tur tieši gar autobusu logiem, man likās neētiski kaut kā. Es nezinu. Es nemāku pateikt, kāpēc, bet man arī nav. Man ir saule, man ir debesis, man ir kalni, man ir baobabi, bet man nav gandrīz neviena cilvēka bildi, jo kaut kā ar mani tas nesaskanēja. Jo par šo palīdzību, iespējams, arī kāds klausās un domā, arī mēs lidostā, man liekas, braucām projām, ka tik ne ar tevi to kasti vienu redzējām. Atceries, tu teici, kur var ziedot. Maksāt naudu. Jā, maksā naudu, palīdzēs, atbalstīs Āfrikas bērnus. Bet tā ideja bija kāda, mēs jau arī pēc tam tiem vietējiem cilvēkiem prasīju, jo es jau nevarēju norimties. Man jau vajadzēja tagad meitenītes māti, man vajadzēja Betāniju glēbt un atsūtīt no Latvijas kaut ko. Un tā ideja bija kāda, kā viņi stāstīja, kad mēs jau kā eiropieši īsti viņiem pat nevaram neko aizsūtīt, jo šobrīd mēs, piemēram, tikko decembrī uz Maroku aizgāja pirmās kastes, kur mēs tur kalnu ciemata, Atlas kalnu ciemata bērniem aizsūtījām gan apģērbu, gan mācību materiālus, bet tā ideja bija tāda, ja es, piemēram, aizsūtītu kaut vai tās meitenītes mammai, viņi saņemtu šo kasti, pastā atvērtu kasti vaļā, katrai precē ir nodoklis, un vienalga, lai cik viņa uzprasītu, ja viņa arī 4 eiro bija daudz, vienalga, ko viņa uzprasīja, tiem cilvēkiem nav naudas vienkārši, lai vispār to kasti, tā kā, lai viņi sev dabūtu. Tas nozīmē, ka šāda iespēja palīdzēt šiem cilvēkiem šādā veidā nav. Bet mēs par tevi visu nakti par šo runājām. Un tu visu laiku teici, kā tu iedomājies palīdzēt? Un es kā viņam teicu, viņi var palīdzēt. Un tu teici, ko tu izglābis visu Āfriku? Un es tev teicu, nē, es varētu palīdzēt vienai meitenītei. Un iespējams tā meitenīte izaugs un palīdzēs tiem pārējiem. Es savu domu neesmu atmetusi. Nē, tu man visu laiku prasīji, vai es braukšu līdz, teici, jā. Jā, viņi brauks līdzi. Tu domā, un tu es darīšu. Viņi brauks līdzi. Tas ir jautājums, kas pavadīja visu ceļu. Kā es varu palīdzēt? Jo man liekas, ka mēs pārāk daudz domājam, ko citi var un kā citi var. Un tas ir viena no lietām, ko es ļoti, ļoti stipri tur izjūtu un cenšos arī šeit ikdienā dzīvot pēc principa, ko es varu darīt. Ko es varu izdarīt, lai būtu labāk. Un tikai es nemeklējot un neskatoties. Un šis ir tas jautājums, kurus atbild, ja tu man sauks un prasīs, jā, es braukšu.
Jā, es palikšu, es tur palīdzēšu, es darīšu, ko es varu izdarīt. Nevis es meklēšu kādu, kas manā vietā tur kaut ko nav izdarījis vai kas. Un man liekas, šī ir viena no lietām, jā, kas no Madagaskaras man ir palikusi tieši tāpatās kā vērtību. Es ļoti, ļoti esmu izvērtējis savas vērtības. Par vērtībām vēl tā kā noslēgumā mēs parunāsim, kā mēs atbraucām, kā mēs aizbraucām, kā palīdzēt mēs varam, tikai katram ir jāsāk pašam un jāsaprot, ko es varu izdarīt. Jā. Un tu man braukt līdzi? Ko šis, nē, kāpēc tu man nebraukt līdzi? Kas ar tevi tāds notika? Man liekas, ka varam sāpīgi. Nē, šī ir vēl viena pieredze. Droši vien, ka tā ir kaut kāda tava veida pieredze, ko mēs arī, ne tikai tu, bet arī mēs kā kolektīvs un droši vien arī es kā grupas vadītāji, ko mēs piedzīvojām. Jo tu biji mūsu pārsteigums. Nepietiek, ka viņi iznāk vienu dienu no meža laukā un viņai vaiks ir sadedzis. Tas vēl tagad Madagaskar tā neliela rēta atstāja. Jūs vēl bišķiņ var redzēt. Jo bija kāda, mēs tā arī nesapratām, no kā tev tas bija, bet patiesībā iespējams tie bija tie džungļi vai lietus mežs, kur mēs staigājām. Iespējams, tu kaut kam pieskāries klāt, jo tā ideja bija tā, ko tu teici, ka tev vakarā sāka pampt, surkstēt un gandrīz vai atsaistūk, un tad tu kaut ko augstu liki. Bet pēc 3 dienām sapratu, ka tas jau tikai dzīves sīkums, jo tad mani piemeklē nākamie. Kas tev piemeklē? Viss negāja tik gludi, kā gribētos braucienā, ja, jo tu gribi atpūsties un nedomāt ne par kādām veselības problēmām. Un tā Madagaskara bija tāda, ka viņi jau tā laipni saņēma, bet viņi tāda viltīgi, tā lēnām, tad kādam kādu dienu vēdera problēmas, tad kādam kādu dienu vēl kāds bišķiņ, un tad es ar tajā 7. dienā pamodos no rīta un ar tā vēdera sāp. Nu labi, sāp, es jau īpaši nekad tā baigi uz tām sāpēm. Un sāp, iedzer zāles, visi brokastis, tā ir kā jocīgi. Paidīšu brokastis, gan jau būs labāk. Un tad bija mums tas garais brauciens priekšā, Kormalis bija jābrauc kādas stundas 9. Un tad pulkstens ap 12. es jūtu, kad man paliek ar vien sliktāk, ar vien jocīgāk, ar vien tā, es pat nevaru aprakstīt to sajūtu. Ir kāda pulkstens 2, man ir ļoti slikti, man jau viss lauž, viss mana biedrene, kas sēž blakus, ir atbrīvojusi man vietu, lai es tur jau varu mītīties un gulēt un visādi savādāk, un tad ir jau kādi pulkstens 3, un man paliek slikta duša, un Liena izkāpa kaut kur aiziet, un man paliek slikti, un man visi biedri atbalsta ceļojumā, un es atnāku atpakaļ tagad tajā busā. Es atceros Lienu iekā busā, ieraugu mani, saka, kas ar tevi? Bet zinu, ka ar tev bija zilas lūpes. Jā, es esmu bijis baltā krāsā un zilas lūpes. Tev bija tumši zilas lūpes, un tā, ka vienkārši biedējoši zilas lūpes. Nu, lūk, ir 7. diena, un Madagaskara ir sarkanā krāsā malārijai, un tad es lēnām dziedu, kā man ceļojuma biedra čuks, tā izstās pēc malārijas, un tad paliek ar vien sliktāk, un tu saproti, Liena saka, jābrauc uz slimnīcu. Es saku, es slimnīcu nebraukšu, bet tad es sapratu, ka varianti jau nemaz nav, jo ir jau tik slikti, ka tu jau īsti neko nesaproti, jo rokas kājas nejūti, tev ir tāds drudzis, ka tev krati pa to autobusu, man tikai ik pa brīdiem biedri piesēdz, apsēdz, jo salst, un tad es atceros, kad visas tās dienas, kad mēs braucām, tas bus čaloja, viss smējās, viss, un tad tas bija kāpu klusums, viss tās 6 stundas, cik mēs braucām līdz tai slimnīcai, bija absolūts kāpu klusums, tik pa brīdiem. Tu neticēsi, bet nebija smieklīgi. Stop, bet jūs tagad tā nesākiet baidīt, lai cilvēki pēc šitās epizodes. Jūs jau man redzat, es esmu dzīva un smaidīga, bet labi, to bišķi īsāk to garo stāstu, respektīvi tikām līdz pilsētai. Tā koķitērija beidzās vienā brīdī. Ja tu ceļo uz Āfriku, tev vienkārši ir jāsaprot, kur tu ceļo. Un tā pati malārija, vienalga vai tā ir Tanzānija, vai tā ir mūsu gadījumā, ja mediķi iesaka lietot medikamentus, mēs lietojam. Protams, jā, mēs konsultējamies ar saviem ārstiem. Bet nākamais šī koķitērija, mēs visi ļoti labi zinājām, ka vajag visu laiku dezinficēt rokas, bet arī šis jautājums par to pašu ūdeni. Nu, mēs visi, arī es, ļoti labi zināju, ka mēs nedzeram krānu ūdeni. Izmazgāja zobus ar krānu ūdeni. Jā, bet grupas vadītāji pirmajā vakarā noliekot visus pa istabām aiziet braši, izmazgā zobus ar krānu ūdeni, un man tikai pēc tam es sapratu, ko es esmu izdarījusi, bet tad jau tā kā variantu nav. Bet tā ideja, jebkurā gadījumā, mums visiem Somā ir mitrās salvets, mums visiem ir kaut kādi pūšami, ja? Mums teorētiski viss ir, bet mēs vēl joprojām uzturamies un dzīvojam tā kā tas būtu normāli. Un tikai pēc tā trakā gadījuma, jūs atceraties, kā nākamajā dienā visi berzēja rokas, vienkārši visi, bet jā, par to vakaru, jā. Nē, nu tad es atceros, kad viss izlaida un mani ved uz to slimnīcu, un bija tieši darbdienas beigas, bija fabrikā beidzies darba laiks,
Un šīs te it kā bija kilometrs jābrauc, bet mēs pusstundu braucam. Tās bija garākās 30 minūtes manā mūžā, jo patiešām likās, ka man ir gals klāt. Tur atkal no grupas vadītāja tāda viedokļa, saproti, tu būtu jebkurā normālā civilizētā pasaulē, jau braucot mašīnā. Mēs arī centāmies jau sazvanīt, tā kā ar domu, ka sazvanīsim slimnīcu, lai ātrā palīdzība stāv pie viesnīcas, kad mēs iebraucam visa grupa viesnīcā. Skaidrs, ka Afrikā tas tā nenotiek, un skaidrs, ka bija ļoti svarīgi ātri dabūt grupu viesnīcā. Paldies Dievam, ka mēs jau tur bijām bijuši, jums tā viesnīca bija tā kā pazīstama. Nav tā, ka jūs svešā vietā izmet, un nākamais, ko mēs jau bijām sarunājuši ar šoferīti, mēs vienkārši jūs izmetam ārā, un mēs vienkārši braucam uz pirmo. Un paldies Dievam, ka tā arī bija pilsēta, nevis ciemats Vendī, kur mēs citas naktis bijām. Par ātrā palīdzību pat necerēju tādu labi, ka mēs slimnīcu atradām, un tā pirmā slimnīca, tā jau bija interesanti. Kāda bija pirmā slimnīca, pastāst, ko tu redzēji? Divās slimnīcās. Jā, sāc ar pirmo, kur duši jau arī apskrējās. Kad iegāju iekšā, jau pareizāk sakot, man arī ienes iekšā, es jau gan izvēršu paiet nevarēju, rokas nejūtu, kā es tā īsti nejūtu un izmērīju. Un tad pretī doktors, kurš ir tāds pusklips. Un tad, kas ir atzīt to doktoru, es domāju, kā vai viņam nav, bet nu droši vien. Un tādā kaut kādā dīvainā mazā telpā man ieved un mēģina to stāstīt, mums vietējais gids ir līdzi. Un tā māsiņa, bet viņas laikas manīm tādām lielām acīm skatās, un tā kā es nesaprotu, viņa jau redz, ka es mirstu, viņa jau zina, ka es mirstu, vai kas, ko es tā īsti nesaprotu. Bet man jau tā īsti vienalga. Man gribās, bet es mirstu, bet bija tik ļoti slikti, es pat neatceros, kad es tā būtu jutusies. Un tad viņi tagad izmēra visi temperatūra 40 spiediens augsts, tur viss ir slikti, un viņi tagad aizmetu malārijas testu, kas ļoti līdzīgs, kā mums tur Covid testu. Man taisīja dur pirkstā un tagad pilinās. Viņi tur nocīnās 10 minūtes, es jau esmu jau pie tā krēsla knapi tur turos, un tad viņi saka, piedodiet, sakaltis. Šķidruma nav. Uztaisīt testu, tur arī līdzīgi. Nav jau problēma, ņemiet nākšu, tas ir pēdējais. Viņi saka, tas ir pēdējais. Es uz Lienu skatos, es vairs neizturēšu. Viņi saka, cits slimnīca jābrauc, es gids mums saka, cik slimnīca, saka, es nopietni. Un tagad es saku, labi, cik tāli, jo es ņemot vairāk to, cik mēs ilgi braucām uz to pirmo slimnīcu. Es saku, 5 minūtes, saka, ne, vēl 5 minūtes es vēl izturēšu. Tagad tiek tajā autobusā, mēs braucam nākušā slimnīcā pa vārtiem iekšā, un es atceros, es paceļu to galvu. Es jau mirstu, bet man tas humor izjūta tāpat neatstāja. Es saku, Liene, Ave Marija, saucās slimnīca jau daudz sološi. Un tad mēs ejam tajā slimnīcā iekšā, un kā nevis par brīnu, bet tāda kā atvieglojuma pavērās durvis, un tur ir kaut kas līdzīgs slimnīcai, tāda kā pat zālīt, un tur ir pat dakteru un vairākas māsiņas, un tas, gids saka, slikti, viņi ir slikti, un viņi tā kā izraida visus tos cilvēkus ārā, man noguldas kušets un visu, un pēkšņi uzreiz notiek kāda darbība, liek sistēmas, momentāli viss tur, kas notiek, un tad uztais to pirmo malārijas testu, kur vislielākās tās aizdomas ir, un viņš atnāk negatīvs, bet ne jau tāpēc, ka viņš ir negatīvs, bet tāpēc, ka testam derīguma termiņš ir beidzies, es domāju, jūs ir gājieties. Bet tas bija joks. Nē, tas nebija joks. Tas nebija joks. Tā pirmai bija beidzies, un tad teica uztaisīs otru, un tad, ko nozīmē cilvēkam tā paša iedevesma, vai ne, tad, ka otru testu uztaisīja un teica, ka tests ir negatīvs, ka malārijas nav, tad man bija vienalga, kas ar maniem ir, jo es nemiršu. Vismaz šodien noteikti nemiršu, jā. Bet kas ar tevīm bija? Jo šis stāsts par to, kas ar tevīm bija. Jā, tas bija, es aizmirstu to garo nosaukumu, tā slimība, bet tas bija parazīts vai baktērija vēderā, ko tad mūsu tie baltie vēderi Āfrikā nepanes. Un vēl joprojām īsti nesapratam, no kā tas bija, jo ēdām visi vienādi, dzērām visi. Es gribētu iebilst un uzreiz pabrīdināt, ka šeit ir tas stāsts, kas ir otrs stāsts, ko es iemācījos un pareizāk sakot atgādināju sev, kad tad, kad ir ļoti slikti, ir jārunā. Ir jārunā un jāsaka, jo tas, ka tu, kā mēs tev teicām, stājamies, vai ko tev tas saspīd, tu visu paturēji sevi iekšā. Ja ir tik slikti, ir jārunā. Es tevi parunāt nevarēju vairāk. Ir jālaiž ārā, un es domāju, ka tas viss bija no tā, kad nepareizās zāles bija iedzerts, un tas viss nostopējās, un tev organisms vienkārši indēja sevi nost. Viss notika tā, kā tas notika, un noteikti tā tam arī bija jānotiek. Un nākošā rītā, es tas brokstīm neaizgāju, bet man istabas biedra Egida atnāca un teica, viņa saka, tev vajadzēja redzēt visu grupu šodien brokstīs. Līdz zobiem nodezinficējās ūdeni, nedzer augļus, nēda, visi tā pārbijušies, bet kaut kāda mācība mums visiem, protams, bija, jā, un arī mana tālākā
dalība bija tā kā miglā tīt. Liena saka, mums tā doma tev vest atpakaļ no rīta ar... Nē, tas ir cits stāsts. Jā, tas ir cits stāsts, ka tu gulēji slimnīcā jau uz tās gultas. Un kā, tas atkal ieslēdzās, piemēram, turas grupu vadītāja darbs. Tu saproti, ka tev grupa ir izmesta viesnīcā. Tu saproti, ka labi, es tev esmu dabūjis līdz slimnīcai, tu tur esi. Tāpat es ļoti labi saprotu, ka rītdiena nebeidzās, rītdienai ir jāturpinās, jo grupai ir jāturpina darbs. Un patiesībā tas arī ir stāsts par tādu grupas dinamiku vai grupas vadītāju darbu, ko šādā krīzes situācijā darīt. Jo skaidrs, ka ceļojums nepārtraucās visai grupai. Un tad es atceros arī to sajūtu, kad es stāvu un es domāju, ok, mēs Vendija tā kā esam, vai Vendija izlaidīs vai neizlaidīs. Tajā brīdī mēs tā kā nezinājām, vai tev liks tur palikt. Un tad tu stāvi un tā pie sevis domā, ok, plāns A, viņi paliek slimnīcā, es atgriežos pie cilvēkiem, mēs turpinām. Ideja tāda, plāns B, ka tev varbūt, plāns A, ka tev izlaiž un tu brauc līdzi, tajā brīdī es tam neticēju. Plāns B bija tāds, ka mēs prasam mūsu vietējiem cilvēkiem, mūsu kolēģiem, lai tev vienkārši ved uz tanu, un mēs beigsim mūsu apli, un mēs jebkurā gadījumā, kā saka, tanā visi satiksimies. Un es atceros, ka Svendijai to saku tā, ja tev būs slikti un tevi šonakt nelaidīs no slimnīcas ārā, tu šeit vienkārši paliksi. Es ar tiem cilvēkiem turpinu darbu. Tevi aizvedīs, kur mēs dabūsim mašīnu, tevi, kad izlaidīs no šīs slimnīcas, aizdīs uz tānu, mēs tur satiksimies un tā. Un es tikai atceros, ka tu tur tāda pusdzīva gultā, vispār knapi dves. Bet mans Indijas okeāns. Es gribu redzēt Indijas okeānu. Es tajā brīdī stāvēju, domāju, jēziņ, kāds Indijas okeāns, tiešām sapņi nemirst, Vendija arī. Bet vēl bija arī tas, kad es no tā autobusa biju izrauts šortiņos, jo karsts visu laiku. Un es atceros, mēs par to malāriju, visu laiku malāriju odi, bet, ja godīgi to odu, tur bija maz salīdzinot ar Tanzāniju un citām valstīm. Bet es tik zinu, ka visvairāk odu bija tieši tajā slimnīcā. Tieši uzņemšanā, jo Vendija atnesa... apskaties, ir lidojis. Viņa koda pa kājām, jo Vendijai atnesa biezo segu tādu, kā no Omas senajiem laikiem tādu apsedza. Bet es savās plikajās ciskās stāvu pie tās gultas un es jūtu vienkārši kožu, visu laiku kožu, un tu esi slimnīcā uzņemšanā. Turpat uz vietas, nekur tā. Turpat uz vietas. Bet vēl es arī domāju par to sajūtu, ka tu teici sākumā, kad tev patīk ceļot grupā, jo ir kāds, kas kaut ko dara un tu vari baudīt, bet man liekas arī domājot kontekstā par šādiem tāliem galamērķiem, vienalga vai tā ir varbūt Āzija vai tā ir Āfrika šajā gadījumā, kad ceļot grupā uz šādām, netik varbūt drošām valstīm, droši vien, kad pat ir daudz prātīgāk nekā ceļot vienam vai divatā, jo šīs lietas notiek, saindēšanās notiek, viss kaut kas var notikt, un tad ir jautājums, kas tad ir tās tavas atbalsta personas, vai kaut kā, es vienu tevi iedomāties, tā kā, jā, es negribētu arī sevi iedomāties. Bet tevi izdoktorēja. Tu jau nākamajā, mūs izlaid no slimnīcas. Mūs izlaid no slimnīcas pēc 3 stundām. Jā. No 40 grādiem uz 36 un 8, jā, teica dzīvošana. Jā, un nākamajā rītā jau Vendija bija busiņā, visi bija priecīgi tevi sveikt, un mēs devāmies ceļā nākamās stundas un dienas uz Indijas okeānu, kuru tu arī redzēji. Es redzēju, es tur nokļuvu, jā. Kurā tu arī nopeldējies? Jā. Jā. Tagad, protams, smiekli, bet tajā brīdī smieklīgi nebija, man liekas, tur vispār nevienam. Bet tas bija vēl viens tāds no tādām sajūtām, ka mēs arī tur visi gājām līdzi, dzīvojām līdzi. Bet tas labi, tas tāds pamodina viss no tādas, jā, varbūt, kad jāpiesargājās tomēr. Nē, katrā gadījumā sevi ir jāsargā, protams. Bet tas jau no stāsts par to, ka es tev nesargāju. Man liekas, ka neviens no mums, mēs bijām 9, jā, un Lot bija 10, neviens no mums 10, man liekas, bez kaut kādām vēdera problēmām netika cauri. Vairāk vai mazāk visiem bija. Arī man tai skaitā un viss, bet es pateicīgu savam organismam un ar ogli un ar visām lietām, ko es arī dzēru un lietoju, jo lietas ir jāņem līdzi. Mans uzskats ir, ka visām, nerunājot par Lotas zāļu skapīšiem, kas viņai bija līdzi, mums vēl bija Sandriņa dakterīte, kura mēs bijām vispār nodrošinājušies pamatīgi ar visām zālēm. Un mans ceļojumu pieredze ir tā, ka es paņēmu visu līdzi, lai man neko nevajadzētu. Un tā arī ir. Un šī ceļojumā iztika tikai ar ogli, paldies Dievam, un ar to, ka bieži piestāju, un es varēju izkāpt friendly bušos, un nedomājot, friendly bušos bija jākāpj ārā un darīt to, kas ir jādara un viss. Tāpēc, bet ir jādomā, ir jāņem līdzi, ir jāsargā sev, jebkurā gadījumā, Bet šī par to friendly bušu vēl viena lieta par Madagaskaru, ja? Lūk, cilvēkiem, kuriem ir nedaudz tāda
tāda pastiprināta sajūta par toltēm pēc būtības publiskajām. Tad tieši tajā brīdī, kad ceļu praktiski nav. Mēs braucam 20-30 km/h ātrumā. Mēs vienkārši tur braucām. Mēs braucām dažas dienas autobusā, bijām 9 stundas un vairāk. Un loģiski vajag uz toleti aizmirsīsim, tur nav benzīna tanku, tur nav nekā. Un tad šoferīts apstājas un laipni paziņo, kad ir friendly bush. Bet bušu jau nav. Un tad, bušu arī pirmkārt nav. Un tad pasties uz vienu pusi, uz otru, domā, kas tur vispār tajos brikšņos dzīvo. Nē, visu cieņu dāmām, kas to varēja izdarīt. Es nevienā friendly bušā neiegāju. Tas nav par manīm. Paldies Dievam. Tā kā arī tas ir stāsts par pieņemšanu, par ļoti daudz, man liekas, tik daudz mācību, kā vienā šī ceļojumā 2 nedēļās, man liekas. Tur var dabūt ļoti labu skolu. Baobaba ieleja. Jo man liekas, ka tur bija man asaras, un tur bija arī mūsu tuģo asaras. Viņš apraudājās, mūsu gids Gideons. Mēs bijām kļuvuši viņam par draugiem, šarlatānu komanda. Kā jūs to Baobaba ieleju atceraties? Šī bija viena no manām tām sajūtām, kas ir palikusi. Es atceros, kad mēs izkāpām ārā, es aizgāju, un tur bija cilvēki. Es viņus neredzēju, un es viņus nedzirdēju. Man bija, teiksim, tāds, es stāvu, Baobaba ielējā tajā saulrietā, un ir tas klusums tāds, bet viņš nav tāds tukšs klusums, viņš ir tāda nozīme, viņš tāds varants klusums, lai gan ir tie cilvēki tur, un tev tāda sajūta, ka tu esi kaut kādā pasaules sākumā, un tad tu pieeji pie tā viena no tiem varenajiem kokiem, vienkārši piespiedies un stāvi, un tā sajūta ir neaprakstām. Es ne ar ko viņu nevaru jums izstāstīt. Tu redzi, tu pateici pasaules sākumā. Mana sajūta laikam bija, ka esmu pasaules beigās. Jo, zini kā, es tik ļoti, tā kā man liekas arī, kad mēs runājam par Madagaskaru, ļoti bieži rāda šo ieleju arī reklāmas rullīšos un saulrietā, kas var būt skaistāks, klišeja. Man liekas, kas brauc, es domāju, es ar jums aizbraukšu un būs tā Baobaba ieleja. Un tad, kad jau mēs braucam un mums kolēģi saka, tur palikuši pēdējie, cik tur tie Baobabi, un patiesībā tie ir 150 metri tikai. Un tad, kad tu izkāp, jo mēs arī, kad braucām, atcerieties jau uz to Indijas okeāna pusi, kur tie pirmie jau Baobabi nav visā Madagaskarā, viņi ir vienā konkrētā reģionā. Un tad jau, kad mēs braucām, tad mēs tos pirmos ieraudzījām to milzīgo sajūsmu, bet tajā pašā laikā tu saproti, ka tie ir pēdējie, faktiski pēdējie Baobabi. Tā ir viena no pēdējām tādām alejām vispār, kas ir saglabājusies. Un tad man liekas, ka jēziņ, kā lai to aptur, kā lai to apstādina, kā lai vispār palīdz arī viņiem pašiem saprast, kas tā ir par vērtību. Jo, protams, tie stāsti, ka viņi teica, ka viņi naudas dēļ, ka viņi ogļu dēļ šos kokus, milzīgos, lielos kokus vienkārši sēž un vienkārši cērt, kamēr viņi viņus iznīcina, liekas kaut kas prātam vispār neaptverams. Bet tev arī bija stāsts, es atceros, man bija jātaisa tev video Baobaba ielejā. Jā, man bija noteikti, es daudz nefilmējos. Neuzprasos. Daudz filmējos, bet es daudz neuzprasos uz filmēšanu. Bet tajā brīdī noteikti, jo man mazdēlam, kuram ir 4 gadi, ir 2 svarīgas lietas pasaulē. Tas ir vulkāns un Baobabi. Nezinu, nemācēšu izskaidrot, kāpēc. Un tad man bija jau 1. vai 2. dienā, kad es jau aizbraucu un sūtīju kaut kādas palmas un vēl kaut ko, tad viņš man bija prasīja, kas ir, kur tad ir tie Baobabi. Un tad, kad arī priekšpēdējā dienā es nonācu, tad es palūdzu uzfilmēt, lai viņš apmēram ar mani attiecībā pret mani, sevi pret to koku, lai varētu apjaust vispārībā, cik tas koks ir milzīgs. Un tad vēl es atceros, man blakus bija sastādīti mazie Baobabiņi, kurus es arī tā kā samīļoju, safilmēju, jo tie koki viņi likās dzīvi. Ja tu nevar izstāstīt, kā teica Vendija, to sajūtu, bet tad, kad tu pieeji tam kokam klāt, tā miza man atgādināja pirmkārt milzīgu ziloņu kāju, un man viņš likās silts un ļoti tāds, es parunājos, es runājos ar kokiem un putniem, tas tā, bet, un tad es nofilmēju un aizsūtīju mazdēlam, lai viņš saprast, cik milzīgi daudz ir jāaug, un pēc tam, kad mūsu gids stāstīja, ka tas koks tikpat, cik augsts, tur tie metri, tikpat dziļi viņš iet zemē, tā sakne, un tas liekas kaut kāds viens no pasaules brīnumiem, kas ir tiešām tur uz vietas nenovērtēts. Mēs nenovērtējam to, kas mums ir blakus, bet kaut kā visiem kopā vajadzētu sadoties un saprast, ka tas ir tāds, kas būtu jāsaudzē. Protams, priecē, ka tu ieraugi, braucot uz galvaspilsētu, tu ieraugi ceļa malās. Tiešām tie Baobabi sastādīti. Viena aleja bija sastādīta, un tad ir tāds, kaut kas drusku notiek kaut vai ķeksīšu pēc. Protams, tas vēl būs pēc 300, 400 un 500 gadiem, ne mēs to piedzīvosim.
Bet labi, ka kaut kas notiek, jo tā tiešām ir tāda milzīga vērtība. Un tā bija viena no lietām, kas likās, kas ir jāaptausta, tieši jāaptausta. Jāpieskarās, bet tāda mīlestība. Un tad, protams, tas nav saprotams, ka tur var kaut ko ieskrāpēt, un tur ir ieskrāpēts tais vecajos kokos. Un tā pilnīgi tā. Jo atcerieties, mēs pirmīt, ka braucām šeit uz pirmās epizodes ieraksts, jums teicu, un īstenībā vakar bija tā doma, es, protams, padomāju un aizmirsu, bet tā doma, ja būtu jāpaņem šodien līdzi uz studiju, tā kā viena lieta no Madagaskaras, jūs man savukārt Baobabu ielajā uzdāvinājāt šo manu Baobabu, kurš man mājās stāv. Es noteikti būtu Baobabu šeit atstiepusi, ko jūs būtu paņēmušas līdzi. Es paņēmu. Tā arī ir vesels stāsts. Stāsti, kā mēs pie šī tikām. Man arī tāds mājās ir. Jā, šis ir Madagaskaras nacionālais instruments, kabosi viņu sauc. Bet kā mēs pie viņa nokļuvām, jā, Lienīte ir tāds ir. Mēs kā braucām, manuprāt, ka mēs jau braucam uz okeānu. Tās divas garās dienas, un tad mēs piestājām nekurienē. Mums bija pietura, lai mēs varētu atkal kājas izkustināt mazu pieturu. Un ielas pretējā pusē stāvēja tāds neliels galdiņš ar tādu nojumīti, pie mājas. Jā, un viņa pārdeva, tur bija pāris mango, tur mās kaut kāds tomātiņš vai sīpoliņš, nekurienes vidū. Un iespēja, ka tur kāds piestās un kaut ko tādu nopirks, līdzinājās nulei. Bet mēs piestājām, mēs pat piegājām pie tā kioskiņa. Un tur arī bija striķīti iesiet, lūgt šie divi mūzikas instrumenti. Liena bija pirmā, kas teica, es gribu tādu, es gribu. Un mēs prasām, cik maksā. Viņa tā kautrīgi saka to Francisku, un es tā īsti nesaprotu. Man liekas, ka tik, vai ne? Man liekas, ka viņa saka 70, mēs tā pareiķinām, 11 eiro, 15 eiro. Un nekas, taču roku darbs un tā. Un tagad Liena dod to naudu, es atceros, un tā meitene tā sakautrēsies, nē. Un tagad atpakaļ, cik tad viņš maksā? Un beigās viņa izņēma lapiņu un uzrakst, un 7,000, 1,5 eiro. Tas ir 1,5 eiro, mēs ar Lienu saskatāmies. Un, protams, ka mēs pat tādu naudu nopirkt nevarējām. Mēs samaksājām, laikam, 3 reizes vairāk. Liena nopirks, teica, nē, man arī vajag. Varbūt ne tāpēc, ka man viņu vajag, bet tāpēc, ka tā meitene, es gribēju nopirkt, lai arī iepriecinātu viņu, protams, arī sevi. Un tad mēs nopirkām šos instrumentus. Mēs bijām tik ļoti laimīgs, ja vēl kāds nopirka to mango, un tā meitene, viņa bija stāvēt tāda apgarota to seju, un saprot, ka tu esi izdarījis kaut ko. It kā negribēja izdarīt cilvēkam tādu prieku. Viņš varbūt necerēja, ka kāds viņam kādreiz to nopirks. Jo vajag jau atrast divas vāzes, kas nopērk, kas ir gatavs par 11 eiro vēl nopirkt šādu brīnišķīgu ģitāru ar Nike zīmi. Jā, tā ir Nike zīme. Tāds ir šis stāstam instrumentam. Jā, tā ir tāda. Tas man arī viens no tiem spilgtiem momentiem, ka tu nekurienes vidū, jā, kur es domāju, ka viņai sapnī nerādījās, ka tajā dienā kāds atbrauks un nopirks. Ko tu mājiņu būtu paņēmis līdzi? Es paņēmu līdzi būt no tā kunga, kur mēs bijām, kas griez tos mozaīkus. Viņi arī taisa ļoti skaistas lietas, bet tas nebija Baobabu koks, tāpēc mēs arī pirkām, mēs to noskaidrojām. Tās visas grieztās figūriņas nebija no Baobabiem. Mums tādi divi skaisti, ļoti, ļoti tādi tievi gari Āfrikas iedzīvotāji, pamatiedzīvotāji. No koka zara. Jā. Un otra lieta, ko es nopirku vienā no Lietus mežiem, tur arī ļoti daudz uzreiz to tirgotāji piedāvā visādas lietas, līdz ko tu izkāp no tā autobusa, bet tā paejot malā nostā, ka jaunam puisim mākslinieks, tiešām mākslinieks vārdu tiešajā nozīmē, viņš ar akvareļu krāsām zīmē visus tos Lietus mežu dzīvniekus un lemūrus, un es nopirku savu mīļāko lemūru, peļu lemūriņu, kur es arī redzēju dabā, kurš ir apmēram šitik liels tikai. Viņš gan toreiz tika izvilināts ar mango pie mums, lai mēs viņu redzētu, ar milzīgi skaistām lielām acīm un tādu bildi, ko puisis bija ar akvareļiem zīmējis, un tiešām tāda, man liekas, ļoti skaista un ļoti vērtīga lieta, kad tur kaut kur nekurienes malā Lietus mežā var cilvēks. Protams, jā, viņš cer uz turistiem un viss, bet absolūti, ja tu pati zini, ka mēs teicām Maurīcijā, cik izkāpi apciemo, jā, un cik Madagaskara apciemo. Ļoti maz to turistu. Tad tas ir forši, ka tas cilvēks tur ir, un viņam arī tas mazais veikaliņš bija ļoti skaists un sirsnīgs, un atkal stāsts par tiem pašiem foršajiem cilvēkiem, ar kuriem gribās dalīties tajā, kas tev ir, un pie reizes arī, jā, tagad man stāv sekcijā ļoti skaists peļu lemūriņš ar lielām acīm skatās. Jā, uzkrāso lūpas. Palika kaut kas nenopirkts. Palika kaut kas, ko jūs gribētu nopirkt. Es lapsīgi nopirku pēc nedēļas Milānā. Tu Milānā nopirkt.
Palika kaut kas tāds, ko jūs gribētu aizbraukt un nopirkt? Nē. Es vispār, tās ir divas lietas arī, ko es nopirku tikai, jo man kaut kā... Mēs nopirkām no saknēm to skaisto bļodu. Tev bija cepuri, man bļoda. Nu, kā mēs vedām, kā mēs arī draudzīgi vedām, vai ne? Tas bija roku darbs, kaut kas tāds, ko tu šeit neredzēsi no tādām augu saknēm, sapīta bļoda, tāda, kurai... Viņa atrada pareizo vietu tavā mājā. Jā, pilns ar mandarīniem un aboliem. Jā, ļoti skaisti. Kur tev? Man melna viņa. Viņa nopūta, viņa melna. Domāju, viņa nopirka flakonu un nopūta. Jā, man ir melna, viņa palika melna no bēšīgas, bet ļoti skaisti, jā, un tādas lietas, ko tu atved, un es parasti suvenīrus nevedu, bet, ja tu vari padalīties un nevis vienkārši iedot tam cilvēkam naudu, kā tu teici, ja, tad tas ir baigi forši, un man atkal tāda baigi labāk pa piemiņu. Ja, tiešām ļoti skaistas lietas. Man arī patīk lietas ar stāstu. Jā, ar pievienot to Kur te mājās, uz kura goda plaukta šis stāv? Man stāv tur, kur daudzas lietas stāv no daudzām valstīm. Jā, tādu tu ikdienā redzi, palodīt. Jā, es katru dienu eju viņai garām, jā. Un kad nāk cilvēki pie tevis ciemos, prasa, kā tu šito dabūji? Redz, cik freizi izvāk, jā, man tur visādas lietiņas no dažādām valstīm. Labi. Kā jūs teiktu par to pieredzi, par ko jau mēs runājām, tāda ilgtermiņa pieredze, ko Madagaskara ir jūsos varbūt tā kā atstājusi? Jo šī sajūta par to, ka mēs vispār atbraucam mājās pēc ceļojuma, kādreiz liekas, izkāp Rīgas lidostā, atkal ceļojums ir noslēdzies, kāds vēl saka, pēc ceļojuma vajag vēl kādas brīvdienas, vēl kaut ko. Kāda bija jūsu atgriešanās pēc šī ceļojuma? Kādas domas maisījās pa galvu vai kādas sajūtas vispār bija? Tu droši vien vispār bija laimīga, kad brauci mājās vienā gabalā. Tā bija, jā. Nē, lidostā atbrauc tikai ķermenis, manuprāt, jā. Jā, ķermeņi atbrauca. Jā, tikai ķermenis atbrauc un viss pārējais lēnām pa gabaliņam atnāk. Tad, un, man liekas, jo šis ceļojums ir tāds emocionālāks, jo ilgāk viss tas pārējais nāk tev atpakaļ. Un kādu labu laiku vēl, jā, tas... Tāds sēd, ka tu kaut kādās divās paralēlās pasaulēs dzīvo, tev visu laiku kaut kādas situācijas vai sejas vai krāsas vai skaņas paliek, un tad domā, kur tad tu īsti tagad atrodies. Man laikam vajadzēja kādas 2 nedēļas, lai es vispār attietu tā, nosvērtu visu atpakaļ, salikt pa plauktiņiem atpakaļ būtu es. Jo arī šī situācija ar slimnīcu, protams, ar tām sajūtām, ar kurām pat, ja godīgi negribās dalīties. Es tikai sapratu, ka nevajag atlikt neko uz pēdējo brīdi, un ja tu gribi pateikt kādam kaut ko labu, vai izdarīt kaut ko labu, tad noteikti to vajag darīt, tad, kad tu to gribi izdarīt, un nevajag, es sagaidīšu tur dzimšanas dienu, vai es sagaidīšu tur kādus labākus laikus, vai es tad, kad satikšu, pateikšu, var nepienākt tas brīdis. Man tāpēc arī bija tā grūti, jā, un tad, es atbraucu mājās, tad es uz saviem mainiekiem ar savādāk skatījos, man katru dienu gribējās viņus bučot un paiet un samīlēt, jo vienā brīdī, kad es biju tur, es domāju, ka es viņus vairs nekad neredzēšu. Jo tā situācija tiešām bija ļoti, ļoti... Īstenībā tā situācija tajā slimnīcā bija ļoti, ļoti briesmīga, jo arī domājot par mūsu darbu šajos 11 gados, ir bijušas dažādas situācijas, jo ar cilvēkiem ceļojumos noteikti viss kaut kas ir plīsušas zarnas, ir laustas rokas, kājas, ir arī cilvēki notriekti, ir bijušas dažādas slimnīcu epizodes, bet laikam tā tava sajūta būt tur tajā slimnīcā Afrikā, un vispār vēl joprojām, varbūt cilvēki tā nesaprot, bet kā es varbūt sākumā arī, ka mēs sākām runāt, es uz Madagaskaru saņēmos braukt, jo es zināju, ka būs mana mājiņa. Ja? Un otrs, es zināju, ka būs mana Vendija, kas ir stiprākā sieviete pasaulē, manā pasaulē. Un es domāju, ar mani tajā Madagaskarā riktīgi nekas slikts nevar notikt. Es būšu tā stiprā grupas vadītāja. Jo, lai arī kā par grupas vadītāju darbu mēs parunāsim kādā citā epizodē, šis darbs ir pilnīgi nenormāls, un to nedara riktīgi cilvēki. Un tajā brīdī, kad man bija jāstāv pie tavas gultas, un tad, kad man jau bija nodots arī instrukcijas par to, kam būs jāzvana, kā tas viss notiks, es stāvēju un domāju, tiešām nopietni, tā ir Vendija, es esmu tā kā Afrikā, tas viss tagad ir pa īstam, šis murgs, un tā kā vispār kas notiek. Un es atceros, ka vienā brīdī jau tev tur gāja vēnā, tur tās visas, un tev tā kā bišķi sāk palikt labāk, tev rāda, ka tie grādi grīdās, un šī jau sāk vienu brīdi smaidīt savu vēlnišķīgu sirsnīgo smaidu. Viņa saka, uzpačē mani, un es paņēmu to telefonu.
Un es uzfečēju Vendiju. Un pēc tam es tā domāju, Tom, pēc tam teicu, ieliec grupā vai kaut kur atsūt. Jā, bet es atsūtīšu, es tev nesūtīšu, kamēr mēs lidostā neizkāpsim Rīgā mājās, es tev to bildi nesūtīšu. Jā, jo man palika bailes. Es domāju, nedod Dievs, vēl beigās pateiks, ka es slimnīcā ākstījos, abas divas mirksteli tur fočējās. Es domāju, nē, kamēr tu neatbrauks uz mājām, es tev to bildi nedošu, tā kā nerādīšu nevienam. Bet jā, tu atbrauci atpakaļ. 2 nedēļas, tu saki? Vismaz 2 nedēļas. Vilkās kaut kas no Rīgas lidostas. Kā tu atbrauci atpakaļ? Ļoti klusi un mierīgi. Un es laikam pēc mēneša tev satiku, ja, kad tu man prasīji, kā ir. Es teicu, varbūt tās, ka pat varētu teikt, ka es esmu tā kā pilnībā iegājusi savā ikdienā. Diezgan sarežģīti, pa vidu bija visi Ziemassvētki un visu, un tieši tā kā Vendija saka par vērtību, un kā es teicu iepriekš par vērtībām, stāsts ir par vērtībām, par to, kas ir manas vērtības, un ko es uzskatu par vērtībām savā dzīvē, un šis ceļojums tā ļoti, ļoti to parāda. Gan par veselību, gan par attiecībām, gan par cilvēku pieņemšanu, gan par toleranci, gan par vajadzībām, gan par savām iegribām. Ko man vajag un kas es esmu. Ļoti, ļoti tāds spēcīgs un tāds ļoti dziļš tāds pārvērtēšanas, tāds savu vērtību pārvērtēšanas laiks. Jo, kā tā sajūta arī bija tāda, ka mēs atbraucām no ceļojuma. Cilvēki parasti prasa, kā tev patika Madagaskara? Kā tev patika Madagaskara? Un es zinu, ka cilvēki uzdodot šo jautājumu, tā kā ievelc elpu un pie sevis domā, ja var kāds uzdot pilnīgi nepareizi jautājumu, tad konkrēti šis ir pilnīgi nepareizs jautājums par ceļojumu uz Madagaskaru. Jo nevienā brīdī tas nav par patikšanu, kā mēs iedomājamies kaut ko, kas mums patīk. Tas ir pilnīgi cits jautājums jāuzdod saistībā ar Madagaskaru. Jums uzdevušos jautājumus, kā patīk Madagaskara. Jā, to cilvēku nevar vainot, kamēr viņš tur nav bijis. Viņš jau nesaprot. Un galu beigās, ja kāds šobrīd klausās un domā, par ko mēs runājam, tad kas ir tas, ko tā Madagaskara, kāpēc Madagaskara kaut ko mūsos maina? Vai arī, piemēram, jautājums, iespējams, mēs bijām tie 10 dīvainie, kuri katrs atbrauc atpakaļ ar savām mācībām. Iespējams, brauks nākamā grupa, vēl viena grupa. Varbūt viņi vispār nesapratīs, ko mēs te runājām. Noteikti tā var būt, jā, bet... Es domāju, ka noteikti vajag braukt un noteikti vajag izmēģināt. Un, it īpaši ar Travelbiz un tādiem grupu vadītājiem noteikti. Jo, jā, piebilstot arī šī situācijā par slimnīcu un visu pārējo, tā drošības sajūta ir fantastiska. Fantastiska. Es ne pirmo reizi braucu un tu tiešām nesāc klepot. Nesāc klepot, viss ir kārtībā, jā. Tu jūties pasargāts, tu jūties drošībā un tu jūties pēc iespējas vislabākajā, komfortablajā stāvoklī, kāds tev var nodrošināt grupu un grupas vadītājs. Bet noteikti vajag braukt un noteikti tīpaši cilvēkiem, kam ir daudz jautājumu sev, kam ir daudz nesaprastas lietas, jo es pirms tam nevarēju atbildēt, tad tagad man ļoti daudz atbildes uz jautājumiem atnākušas. Jo tur ir iespēja pabūt vienam, mēs tur braucām no tā viena krasta uz otru krastu, tie lielie pārbraucieni, tur mainās tās ainas aiz loga, fantastiski, jā, sākot no lietus mežiem, tad ir milzīgie kalni, kas man atgādināja brīžiem tāds guļošs, briesmoņas, ja, zāļus liels, kas tur celsies augšā līdz pilnīgi izkaltušai, absolūti sasprēgājušai zemē, ja, un palmu būdiņām. Ja. Rīsu lauki. Rīsu lauki visu laiku nepārtraukt, un tā pietāte un tā saprašana par to, ko tie cilvēki vispār izdara, tas bija tāds laiks, bija tik daudz laika būt ar sevi. Man vismaz, un tik daudz laika būt un domāt un vērot un ar tādu apbrīnu, es nevēl paņēmu grāmatu apbrīnu līdzi, ja, jo man tiešām cepuri nostot cilvēku priekšā, kad var kalnos izcirt tās trepītes, tur audzēt kaut ko un to visu ar, kā viņi gāja ar mazu šitādu lāpstiņu, ja, un vienu kaplīti ar rokām. Tur citādi nav kā apbrīna un tāda dziļa galvas noliekšana, ja, jo visi tie Rīsu lauki un tas viss, kas tur notika, tas ir vienkārši un pabūt un tik daudz un tik daudz pierējus redzēt, izjust un arī pabūt ar sevi, kas ļoti reti sanāk.
Madagaskara viennozīmīgi nav viegls ceļojums. Nav, bet, ja cilvēks grib doties ceļojumā, kas ne tikai viņu izklēdē, atpūtina, bet arī maina. Un, ja tu esi gatavs un pietiekami drosmīgs izkāpt no savas komforta zonas un pieņemt to, ka ne tuvu nekas nebūs perfekti, un ieraudzīt pasauli tādu, kāda patiesībā tā ir, nevis kā tu esi iedomājies, tad es nevaru iedomāties labāk vietu kā Madagaskara, kur šo visu piedzīvot. Tā kā drosmīgiem pieder pasaulē. Bet, ja, piemēram, jums būtu jābrauc otrais maiņa, ja saprotu, brauksim man arī otrais, tu vēl domā. Bet, ja būtu jābrauc otrais, tā kā jums vai arī tas jūsu padoms drīzāk tiem, kas varbūt prāto vai doties vai nedoties tādā piedzīvojumā uz Madagaskaru, tad kas būtu tas jūsu ieteikums? Ko vajag paņemt līdzi? Bez kā nevar iztikt? Kam jābūt varbūt pašam ar sevi, kas ir jāsarunā? Noteikti, kā pareizi tikko Vendija teica, būt gatavam izkāpt no savas komforta zonas. Jo nevienmēr visur būs toalets, nevienmēr visur būs, kaut gan mums bija fantastiski apstākļi. Jā, mēs dzīvojam kā zelta būrī. Mēs tiešām nevar nekas. Bija tāda, mēs ēdām labi, mēs gulējām labi, mēs bijām absolūtā tādā ziņā drošībā, jo man pat brīžiem likās, ka mēs te pārāk labi. Jūs gan teicāt, ne, labi, šitas to nevajag ņemtos. Jo īstenībā mēs tiešām dzīvojām lepni. Ja tu saki par ēdieniem, tad tiešām tik garšīgi. Es nebiju sen nekur ēdus, nevienā no citām valstīm. Šis bija viens no faktoriem. Es atceros, ka es braucu uz Meksiku, es domāju, es ēdīšu, tūlīt būs. Un es biju ļoti vīlusies. Un, kad es braucu uz Madagaskaru, es vairs neko nedomāju. Es vienkārši braucu, bet es tik sen nebiju, starp citu, ļoti baudījusi. Manas garšas kārtiņas priecājās. Tad ēdamais nav jāņem līdzi, kā mēs noskaidrojam. Nevarēs garšīgi paēst. Zāles ir jāņem visas līdzi. Jā, vismaz. Noteikti par potēšanos katram savā ziņā, jā. Bet zāles ir jāņem visas līdzi, lai neko nevajadzētu. Un, es teiktu, pirmkārt izkāpt no savas komforta zonas. Pieņemt to, kā tas ir. Negaidīt kaut ko tādu, drīzāk otrādāk. Tā kā es biju pārsteigta par visām naktsmītnēm, kurās mēs gulējām katreiz iebraucot. Jo bija, wow! Un tu no rīta izēji, un tev ir baseins, un tev ir kalni, un tev ir lecoša saule, ja? Ziemas vidū, kas ir Latvijā ziema, ja mēs nokļūstam vasarā. Ja? Tā kā noteikti atlikt to savu komfortu atstāt mājām un citiem braucieniem, bet lai sevi iepazītu, noteikti. Braukt piedzīvot. Piedzīvot sevi. Ieteikums vēl? Es varu tikai pievienoties, bet es neko nedarītu savādāk, kā es darīju. Acīm redzot, tam bija tā jānotiek. Es visu darīju, kā man vajadzēja darīt. Klau, noslēgumā, ja Madagaskara būtu sajūta, kā tā būtu sajūta? Vai tu, piemēram, maiņu mālētu? Ko tu uzmālētu? Jo tu mālē? Es jau biju uzmālējusi, jā, būdiņas, palmu būdiņas biju uzmālējusi un mango biju uzmālējusi. Un tajā brīdī, kad tur papildināja to bildi, pēkšņi nevarēja saprast, kāpēc man atnāca zelta un tādas sadalīts tas papīrs. Un tad atnāca tā izkautusī Madagaskara zeme. Tiešām atnāca tā bildē, atnāca ar tiem mango kopā. Kaut kāda nevisai viegla sajūta, bet silta, ļoti silta sajūta. Bet ne ļoti viegla. Man tā sajūta ir tāda, kas biedē un vilina vienlaicīgi. Viņa tāda ir, un Madagaskara sajūta, kas paliek tevī kā rēta, un tajā pašā laikā kā dāvana. Kā rēta, tāpēc, kad atcerieties to braucienu, tu atceries, kā tev sāpēja, kā tev bija grūti, cik tu jūties vājš vai neaizsargāts brīži, kad tu raudāji, un kad tu negribēji raudāt, bet tu raudāji. Bet atkal dāvana, tāpēc, kad arī šī ceļojumā sapratu, kad nevis sapratu, bet tā kā atskārtu atkal, kad, lai tu būtu laimīgs, patiesībā vajag ļoti, ļoti maz. Noteikti. Es, piemēram, ieraudzīju pirmo reizi pasaulē, kad var būt saule tieši virs galvas, šitā augšā saule. Un tam bija tāds nopietni. Un tas bija tas mazais brīnums, par ko es brīnījos un biju laimīga tajā brīdī. Jā, tos mēs varam tur saķert.
Jo arī par to pašu piedzīvošanu, tas, ka Madagaskara varbūt nav visiem domāta, tas, ko tu arī vienā pusvārdā Maija teici, ka mēs lidojām uz Madagaskaru, mēs patiesībā pārlidojām pāri Madagaskarai, mēs aizlidojām uz Maurīcijām. Maurīcijās izkāpa praktiski visu mūsu lielā lidmašīna, tā ka mēs tur palikām 20 cilvēki, mēs 10 un vēl 10 dīvainie. Tad viņi cēlās, aizlidoja atpakaļ uz Madagaskaru. Tad mēs no milzīgās, lielās turkišu lidmašīnas izkāpām 20 cilvēki, kas kaut ko gribēja piedzīvot. Un tad, kad mēs lidojām mājās, tad jau tieši bija tas pats. Madagaskarā mēs iekāpām atkal nabaga 20 cilvēki tanā. Un tad mēs aizlidojām to Maurīciju. un mēs piedzīvojām mūsu dziļāko kritienu pasaulē. Atceries? Vai palaicienu īsti nevarēja saprast? Jo, zin kā, turbulence, mēs zinām, kas ir turbulence. Jā, Mēs bet- piedzīvojam, mēs visi kaut kur lidojam, ir turbulence. Bet tas bija tā, ka mēs tur arī bijām pa to milzīgo lidmašīnu izmētāti Vien kaut kur. paši, jā. Jā. Un pēkšņi tas kritiens tiešām, ja mēs nebūtu piesprādzēti, mēs būtu gaisā. Jo tas kritiens bija dzīvais kritiens tajā lidmašīnai. Un es tikai, kā bija tava doma? Kad bija man doma? Tu teici, kur es esmu? Es neatceros. Tu teici, kur es esmu? Droši vien jau nobijusies. Es par tevi, jā. Es par Lienīti uzreiz iedomājos, atceros Lienīti. Jā. Bet es tik ļoti skaļi smējos, mēģināju saskatīt, kur tā liena lido. Tur. Kur lido? Bet tas bija tik ātri un tā, ka nevarēja paspēt nobīties. Bet jā, es atceros, ka mēs aizlidojām uz Maurīcijām. Un tad piekāpa pilna lidmašīna ar, nezinu, ar angļu pensionāriem, zviedru Vācu pensionāriem. pensionāriem, Tur vienkārši. Un tad arī tā sēd un domā, mīļie cilvēki, kur jūs bijāt? Ko jūs darījāt? Jo patiesībā tā pieredze, bet tas ir stāsts par to, vai mēs braucam baudīt un atpūsties, vai patiesībā mēs braucam, vai mēs braucam tā kā piedzīvot kaut ko. Labi. Ko lai saka? Sajūt pasauli. Vai ne? Ritīgi sajust var katrā ceļojumā, bet šitas tāds. Katrā ziņā es neko nenožēloju. Un, Es vēl mazāk. Es ar jums biju. Paldies! Paldies! paldies!